Klausītāji un klausītājas, hip-hop stunda, latviešu hip-hop stunda, 3. daļa un mūsu īpašais viesis. Un es gribētu stādīt jums priekšā savu kādreizējo klases biedru, manu kolēģi no grupas STA laikiem, mūziķi, mūzikas producentu un arī MC Žaku. Čau, veicīt! Nu čau, paldies un sveiki visiem, kas klausās. Super tevi redzēt beidzot atkal, tā mēs diezgan reti satiekamies pēdējā laikā. Es gribētu tev parunāt par to mūsu sarunas pirmajā daļā. Kā tieši tev viss sākās, jo es atceros, ka es vēl dzenāju hokeja ripu, tu jau biji mūziķis un es vienmēr fanoju par to, kā tu spēlē. Jā, ar mūziku es jau biju aizrāvies ļoti sen, var teikt no bērnības, un 90. gadu beigās pievērsos hip-hopam, jo uz to brīdi šis stils man iepatikās ar savu radošo brīvību, kas viņā vēl toreiz valdīja. Patreiz, teiksim, Amerikā situācija ir mainījusies, ir ļoti daudz mūzikas, kas tiek saukta par hip-hop, bet manā uztverē viņi jau tāda vairs nav, tas ir kaut kas cits. No, tev nešķiet, ka hip-hops atgriežas mazliet pie savām saknēm, jo kādreiz viņš sākās tieši ar deju mūziku, un tagad viņš atkal ir pietuvojies tieši tam. Tieši vairāk saistās ar deju mūziku un mazāk vispār cilvēki viņu saist ar to, kas tiek pateikts, mazāk ir lirikas, vairāk ir, teiksim, efektu, bītu. Iespējams, kad sākumā tā bija vairāk deju mūzika, bet tomēr viņi bija nedaudz savādāka nekā pašlaik. Jo tas, kas ir pārsvarā pašlaik, tā ir vienīga komercija. Manā uztverē vienkārši tiekšanās ar mūzikas palīdzību iegūt bagātības, bet, diemžēl, ar ļoti piezemētiem tekstiem. Un tādā veidā es uzskatu, ka tiek zināmā mērā degradēta jaunā paudze, kas klausās un fano par to visu. Bet tādā laikā pasaulē bija savādāk ideāli, pavisam citi ideāli, un arī tagad mūzikai, hip-hop mūzikai un arī pasaulē pavisam citi ideāli. Varoņi ir mainījušies visā pilnīgi, jo tā ir, laiki mainījušies. Es domāju, mēs pēc pirmās dziesmas, ko tu esi atnesis mums paklausīties, pārunāsim vēl plašāk par visu. Kāda pirmā dziesma? Pirmā dziesma būs no albuma, kurš tika izdots 2005. gadā sadarbībā ar izpildītāju Armandu. Albuma nosaukums Velniem LV, un šī būs mana dziesma, kura saucas Blatvijai. Tas ir pa vienu tādu vietu, par Blatviju. Vietu, kurā viss notiek caur blatiem. Es domāju, daudz iespējams atpazīs šo vietu. Šo vietu, jā. Daudz iespējams tur ir bijuši. Vai ir vēl joprojām aiziet dziesmu Latvijai, Žaks. Tā latviešu hip-hop stunda turpinās, un pie mums studijā ir Žaks, kā es jums atgādinu jau visiem, mans kolēģis un bijušais arī klases biedrs. Nu ko, parunāsim par to, ka mums kādreiz iznāca albums Manas pilsētas skats, sarkanais albums, jā, STA laikos, pēc tam tev bija solo darbi, gan arī sadarbība ar Armandu, un tu vienmēr visur centies būt tāds, nezinu, politiski aktuāls, sociāli aktīvs savos tekstos. Mūsdienās hip-hops tieši Latvijā tagad vairāk tendējās uz to, ka visi rāda savas tehnikas, visi vajag runā par sevi pārsvarā. Protams, es nerunāju par visiem, bet pārsvarā runā par attiecībām, maz pieskarās tieši reālajai dzīvei. Kā jau tevi? Ir tā, kad laiks akmeņus mest un laiks tos savākt, ja? Un tagad ir laiks akmeņus mest. Un pirmais akmens šodien, ko es gribu mest, būs Latvijas valsts televīzijai. Vakar burtiski netīšām ieslēdzu un redzēju, ka tur Latvijas pirmajā kanālā bija uzaicināta viena persona. Persona, kuras darbības rezultātā, kuras vadībā šī valsts zināmā mērā nonāca stāvoklī, kādā viņa ir šobrīd. Un šeit personai viņai prasīja viedokli par dažādiem jautājumiem aktuāliem šobrīd. Kaut ko diskutēja. Un es nesaprotu, kā tas var būt,
manā uztverē ar šo cilvēku vispār nevajadzētu kontaktēties vairāk. Viņš būtu jāignorē pilnībā, jāizslēdz no sabiedrības. Bet viņš tiek aicināts uz valsts televīziju. Es saprotu, ja tā būtu privātā. Privātais kanāls var darīt, ko viņš grib. Un tiek prasīts viņa viedoklis par dažādiem jautājumiem. Tātad ir divi secinājumi. Vai nu šajā televīzijā arī ir korumpēti cilvēki, kas par naudu taisa kaut kādas PR kampaņas, vai arī otrs variants, par ko es domāju, ka viņi vienkārši nesaprot, ko viņi dara. Tas mums valstī diezgan izplatīts, gan visur, gan mūzikā, gan politikā, gan arī biznesā. Es uzskatu, ka ar šiem cilvēkiem, kas ir noveduši šo te vietu līdz tam, kāda viņi ir šobrīd, vispār ir jāpārstāj uzturēt jebkādu kontaktu, jāpārstāj viņus atbalstīt, jāpārstāj atbalstīt viņu centienu tikt pie varas jebkādā veidā. Tas ir elementāri. Tā ir, ko kādreiz sauc par tādu pilsonisku nepakļaušanos. Es nezinu, kā jūs, bet es personīgi nepakļaujos. Es nepakļaujos šim te marasmam, kas te notiek 20 gadus. Šīm te muļķīgajām politiskajām reklāmām. Es saprotu, var vienreiz uzķerties, toreiz 90. gadu sākumā. Labi nokļūdījāties, uzķērāties. Bet kā var to atkārtot 5 reizes pēc kārtas, 6? Tas ir ārpus manas saprašanas. Vai tu arī savās jaunajās dziesmās, teiksim, kaut ko runās par šo tēmu? Es par to esmu runājis un arī runāšu turpmāk. Kad mēs varam gaidīt kaut ko jaunu no tevis vai no STA? Nu, laiks rādīs, bet būs. Labi, mēs varbūt uzliksim otru skaņdarbu, ko tu esi atnesis. Tad. Jā, otrs būs labi, nedaudz atslodzēju. Šoreiz instrumentāls skaņdarbs, tas būs no mana solo albuma, kurš iznāca 2004. gadā, Mirror of the World saucās. Un šis te skaņdarba nosaukums ir Basģitāras stāsts. Aiziet, Basģitāras stāsts, pēc tam mēs sarunu turpināsim. Mūsu saruna turpinās, hip-hop stunda turpinās, pie mums aizvien ciemos vēl ir Žaks, un man Žakam uzreiz jautājums tieši kontekstā ar to, ko mēs runājam iepriekš. Vai tevi, vai tavas idejas cilvēki var apskatīt kaut kur internetā? Attiecībā uz internetu es esmu diezgan rezervēts. Man ir profils myspace.com, kam interesē var atrast, meklējot kaut vai STA. Bet vispār par internetu es uzskatu tā, ka es nesaprotu cilvēks, kas liek regulāri savu privāto dzīvi internetā. Man nav saprotama viņa motivācija. Es nezinu, vai tā ir izrādīšanās, vai tā ir vēlme parādīt, cik katram šeit labi iet. Es vienkārši to nesaprotu. Regulāri atjaunot kaut kādas galerijas ar savas privātās dzīves fotogrāfijām. Bet vai tā nešķiet, ka mūsdienās, ka pasaule tieši internetu dēļ sarukus pavisam maziņi, ka daudz cilvēki tieši pretēji tam, kad it kā tā pasaule ir maziņa un ir viegli kontaktēties savā starpā, ļoti daudz cilvēku sāk justies vienturi, jo viņi maz komunicē, viņi vairāk ir datorā. Viņi vairāk uzbur savu virtuālo tēlu un uztur šo tēlu. Un tam bieži vien nav nekāda sakara ar to, kas notiek viņa reālajās dzīvēs. Jā, labi, bet parunāsim mazliet par mūziku. Es visu laiku atceros to, ka mums būtu jāpagūst šī sarunā parunāt tieši par to, ka mums STA tūlīt ir jāpiedalās kādā pasākumā. Tas ir 12. februārī. 12. februārī mēs uzstāsimies šoreiz Madonā. Tur būs mūzikas pasākums Madonas kultūras namā. Un tajā visā piedalāmies arī mēs ar programmu savu. Tā kā tie, kas ir tajā apkaimē 12. februārī. Jā, tie ir laipni aicināti. Mēs arī STA, mēs arī tur ciemosimies. Tātad kultūras namā. Madonas kultūras namā, jā, mēs būsim. Un, diemžēl mums sarunas laiks, sarunas formāts ir ļoti īsts. Mēs nevaram tev izrunāt vēl ļoti daudz lietas. Es nezinu, liels paldies tev par sarunu. Kāda būs trešā dziesma no tevis? Trešā dziesma, jā, pirms trešās dziesmas vēl viena doma, ko es gribēju pateikt, kas bieži izskan no daudziem arī Latvijā kaut kādiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem,
tāda doma, ka, lai nu kā mums te iet, ja, bet katrs ir pats savs laimes kalējs. Es uzskatu, ja kāds atļaujās kaut ko tādu apgalvot, viņam vienkārši pa muti. Un es paskaidrošu, ko es domāju. Atsaucoties uz nesenajiem diezgan bēdīgiem notikumiem, piemēram, ja runājam par policistiem, ja? Policistu uzdevums, piemēram, ir ķert noziedzniekus. Un saņemt par šo te darbu cilvēcisku atalgojumu. Tieši tas pats attiecās uz skolotājiem, uz ārstiem un daudziem citiem, bez kuriem mēs nevarētu iztikt nevienu dienu. Jūs pamēģiniet, var teikt par policistiem, ko grib, tur, protams, strādā arī reizēm negodīgi cilvēki, no kuriem ir jāatbrīvojās. Bet jūs pamēģiniet vienu dienu nodzīvot bez viņiem. Es domāju, jūs tajā dienā no mājas varēsiet iziet tikai ar AK-47 labākajā gadījumā. Un arī nav garantīja, ka jūs tur pat sniegā nepaliksiet aplaupīts un ar pāršķēdīt galvaskausu. Tā kā pirms apgalvot, ka katrs pats savs laimes kalējs, padomājiet, kurā brīdī tad kaut kāds tas policists var kalt to savu laimi. Viņam ir vienkārši jādara savs darbs un jāsaņem par to normālu algu, kas šajos 20 gados šeit nav izdarīts. Tieši tā civilizēta sabiedrība, viņi pastāv uz tiesiskumu, uz izglītību, uz medicīnu, kvalitatīvu medicīnu. Mēs uz to pastāvam un arī starp citu uz kvalitatīvu politiku. Jā, tā kā ja kāds apgalvo, ka te ir viss ir, ka katrs ir pats savs laimes kalējs, es vēlreiz atkārtoju, pa muti. Tā bija saruna ar mūziķi. Ar mūziķi, nevis politiķi vai vēl kaut kā savādāk. Žaku. Tātad, jā, saruna izvērtās mazāk par mūziku, vairāk par aktuālām lietām, un tagad dziesma no Žaka. Dziesma ir arī no manas solo albuma, un viņa saucās Vienlīdzība. Diemžēl vienlīdzība, visi cilvēki ir vienlīdzīgi, neatkarīgi no viņa sociālā statusa un tā tālāk, bet, diemžēl, daudz cilvēku uztverē tas tā nav, un ar to ir jātiek galā. Labi, paldies tev, Žak, par sarunu. Paldies, ka tu atnāci pie mums. Paldies klausītājiem, ka noklausījās šo sarunu. Un es ceru, ka tu būsi vēl arī muzikāli šeit pie mums daudz un daudz viesos. Es domāju, ar dziesmām, ar jauniem projektiem. Paldies par uzaicinājumu un iespēju. Un 12. februārī tiekamies Madonas kultūras namā, kur būs es tajā. Čau visiem!